Jūtos ļoti labi. Dzīvojos, varos neko tādu. Darbs ļoti daudz. Tagad seriāls ir filmēšana gan arī katru dienu. Plus vēl tagad nāk visu lielajā Jāņa Lūsēna koncertu, kur ir ārkārtīgi daudz materiāls jāapgūst. Principā visu laiku strādāju. Viens no jautājumiem bija tāds, kas tev piesaista vairāk, dziedātāji vai aktieru karjeru? Viennozīmīgi, ka dziedātāji, tāpēc, ka es neesmu aktieris, kad neesmu sev pozicionējis kā aktieru. Ja nebūtu šīs dziedāšanas, varbūt es nebūtu nokļuvis kaut kādās tajās pašos seriālos vai filmās un tam līdzīgi, jo tas jau viss caur to arī nāk. Kā šobrīd ir? Tu muzicē mazāk nekā agrāk? Ir tā, kad ir krīzes laiks, ļoti labi jūtu, tāpēc, kad ir mazāk koncertu, bet, satums ir ok. Šodien koncerts, nākamdaļa koncerts Arēnā Rīga, tā kā viss kaut kas notiek. Es lai pieminu par krīzi, kā tu pats savu uzmanību šajos apstākļos? Piemēram, baigi var just to, ka Rīgā vien vairāk parādās tukšas telpas, kuras izīrē, tur pārdod vai tam līdzīgi, un arī manis mīļotais kroks sarkans ir aizklapējies ciet. Var just, kad ir ļoti daudz brīvas vietas un tukšas telpas, un cilvēkiem darba nav, un nevar kredītus samaksāt, un arī dažiem draugiem ir problēmas. Tā kā, esmu ļoti daudziem cilvēkiem aizdevis naudu. Labāki neatdos? Nē, man nevar prasīt atpakaļ. Es labi redzu, ka tās naudas nav. Tā, bet, es saku, jā, visvairāk uz koncertiem tieši atsaucās, kad viņi ir maz. Principā, Tumsai nav bijis neviena koncerta jau 3 mēnešus apmēram. Bet ir citi projekti visādi. Tāpat Eirovīzija bija, tad bija muzikālā banka un viss kaut kādas citādas lietas, bet par tiem neviens nemaksā. Bet kā tu pats pozitīvi uzlādējies? Es skatos televizoru. Discovery Channel vai National Geographic. Nē, nopietni. Tas man labākais veids, kā pozitīvi uzlādēt. Es vienkārši nedarītu neko. Vai lasīt grāmatas. Es esmu grāmatu maniaks. Man nevar laist iekšā grāmatnīcā. Es parasti sapērkos tik daudz, ka viena reizi nevar aizvest mājās. Smagu. Tas grāmatmīlis? Jo, es joprojām piemēram, internetā es eju tikai nepieciešamības gadījumā, ka vajag pastīties mailu, ko pārsūtīt, vai arī draugos paspēlēt Brainu. Tas arī viss. Vienīgais iemesls, kāpēc ir internetā, bet grāmata man nekas nevar aizstāt. Un rīta avīzīt arī vien. No rīta obligāti ir jābūt avīzēm. Tāpēc svētdienas ir neglītas dienas, neiznāk avīzes. Angļi ir izdomājuši, viņiem vismaz ir Sunday time. Vai tu neesi plānojis atgriezties Lietuvā? Laikam jau, ka nē. Nē, es jau 7 gadus dzīvoju Rīgā un tur jau esmu ieskanojies un jau Rīgu uzskatu par savām mājām. Liepāja ir tāds sūklis, kad tu atbrauc, viņi tevi uz vairākām dienām pamatīgi iesūdz, teiksim. Bet, visam savs laiks, varbūt es pārvākšos dzīvot uz Londonu vai kur citur, mazums, kas ienāk prātā. Es Liepājā nodzīvoju 7 gadus, tagad 7 gadu Rīgā, laiks, ka mainīt dzīvesvietu varbūt. Kaut kur. Es labprātāk dzīvot kaut kādās, piemēram, Balī. Jā, tur es varētu dzīvot. Tur es vienreiz dzīvē esmu bijis, veselu mēnesi tur nodzīvoju un tā vieta pasakāja. Jebkurā laikā. Un tur krīzes nav, jo viņiem krīze visu laiku. Kāda ir grupas Tums pagaidām nākotnes plāni? Nākotnes plāni mums, jā, varētu teikt, ka mēs jau vienas savas nākotnes plānas esam piepildījuši, izlaiduši jaunu albumu. Suns zem nosaukumu, tā kā koncertus uztaisījām, arī Liepājā mēs bijām Olimpiskajā centrā, tā kā savus tuvākos nākotnes plāns mēs esam tagad jau izpildījuši. Tagad ir seriāla mūzika, jau uztaisīta, tur vēl līdz galam nav, bet jau skan. Pagaidām šis gads tāds izskatās, ka mēs vienkārši ļausimies pašplūsmāt. Neko īpaši. Runājot par jaunu albumu, kā izdomājat, ka tas vārds jāliek Pepe? Tāpēc, ka Pepe jau cik gadus ir tā kā grupas Tums talismanis, līdzīgi kā Ozolam bija Būlijs, kurš, diemžēl, ir, lai viņam viegli smilts. Tā arī kaut kā Pepe iegājusies, ka viņi kļuva par grupas simbolu.
braukai līdz uz koncertiem, un šodien gan viņa nav, jo viņai ir trakais laiks, respektīvi, viņai vajag vīrieti. Viņas labāk neriskējuši viņu vadāt riņķī, jo pēc iepriekšējās izbraucienu uz filmēšanu, mēs filmējām par Arvīdu Krievu, ka viņi Jaunpilī ieskatījās vienā kolijā, kas beidzās ar 6 kucēniem. Iedomājies, mazā Pepa un kolijas, es tā arī nesapratu līdz galam, kā viņi to izdabīja gatavu, bet rezultāts bija 6 lieli sunīši ar mazām galviņām. un tā tas iegājās, un tad, kad tapa šis te albums, iekšā ir dziesma, kas saucās Suns. Un tas pilnīgi kaut kā autopilotā elitē Milgrāvē ienāca šī ideja prātā, ka daļai saucam albumu par suņu. Vienkārši suns. Un liekam Pepi uz vāku. Jo viņi gala beigās arī grupas stundas programmu ļoti labi zina. Viņi labi zina, kas ir pēdējā dziesma koncertā. Tad viņi parasti uzlien uz skatuves un ar sejas izteiksim, vecī dilai valkamies mājās un apnika. un tā arī tas aizgāja. Un tad bija ļoti interesants darbs ar žurnālu Astus, kuri mums sameklēja suņu psihologu tādu, kurš katram grupas biedram pēc viņa ģīņu līdzības un pēc rakstura sameklēju attiecīgu suni. Jo viņiem vajadzēja tikai aprakstu grupas biedru, kas viņi kādi ir un ko un kā izskatās un fočens un pat tiešām, ja tu pašķirstīsi albumu to grāmatiņu, tur var redzēt, ka tur, pilnīgi ideāli. Tur Haris ar savu šito te milzīgo mastifu, ja viņš jau pats ir sēž viskī glāzi rokās. Tur patiešām viņi atrada pilnīgi perfekti katram grupas dalībniekam savu suni, un tad man šī ideja vispār iepatikās. Kas notika ar 6 kucēniem? Visi aizgājuši pie jauniem saimniekiem. Viens kucēns dzīvo Liepājā. Tad viens kucēns ir, kurš visilgāk bija pie manis filozofs. Viņu iesauca filozofu, viņam arī tā vārdiņš palika, un joprojām ir filo. Krusmātē Lienīte ir tādu atceries. Televīzijā kādreiz bērnu raidījums vadīja Krusmāte Lienīte. Viens ir viņai, un daudziem cilvēkiem aizgāja, un tur bija, principā, Pepi vēl nebija paspējis piedzemdēt, kad jau visi saimnieki jau bija pieteikušies uz visiem kucēniem. Starp citu sunu seriālu neplānojat iesaistīt? Kur lūdzu? Seriālu sunu. Viņš jau ir tur iekšā, viņai ir loma, jā. Viņa spēlē suņu paklīdelīti, tur pieklīdus tajā viesnīcā, un viņa ir veiksmīgi jau debitējusi, un Inta Gordecka teica, ka viņa ir ļoti laba aktrisa, viņa visu izdara pirmo reizi, kā lai. Viņa arī filmējās tur, kur viņi sagrēkoja ar to koliju. Viņi filmējās Arvīdu Krievu tajā topošajā filmā Danses pa trim, kur arī viņai bija loma, viņa spēlēja viens vecenītis sunīti lauku mājās. Un arī kā Arvīds Krievs kliedz filmēšanas laukumu, vienīgā aktrisa, kas šeit visu var izdarīt no pirmā dubļa, ir Pepa. Seriālā tev tāds īpatnējs akcents tagad ir komentāri. Tas bija. Vairs jau nav. Vairs nav? Jā, tagad es neesmu vairs Edgars. Es vairs nebūtu Edgars, es tagad esmu Otto. Es tikai runātu par akcentu, vai nav tā, ka ikdienā tev dažreiz kaut kādreiz iegājas tā lomā un nevar Ir, jā, tas ir, kad 12 stundas no vietas, piemēram, filmējies tajā seriālā, un tad pārgurus vakarā ap 12 naktī velcies mājā, pa ceļam ieeju sarkanajā. Es domāju, iedzeršu mazu balzāmiņu un pieeju pie bāra lec, un bārmenim saku, vai es varētu palūgt vienu Rīgas pleku palsiņu? Bet man neiet tik trakā, Zanai daudziņai iet trakā. Jā, daudz joprojām domā, ka viņi ir krievieti, bet viņi ir latvieti, tīrākā latvieti, Zana. Un mēs bieži braucam reizē mājās, un mēs kaimiņos dzīvojam, ja viņi apsēžās taksīm, Mārtiņš, ko es te gribu teikt? Es saku, Zanē, es beigu spēlēt, aiziet, miers, jā, es saņemos. Bet tur ir ļoti interesanti akcenti, ka bija. Žēl, ka tagad nav, bet tagad man ir cietuma šis te leksikons. Es pat internetā speciāli skatījos, meklēju, kādu cietuma leksikonu izmantot, jo tas auto iznācis no cietuma. Un tāpēc man matus noskūja. Tad ir tā, ka jānospēlē ir tagad, tāda epizode, piemēram, kur absolūti man ir jāraud. Man jāpārdzīvo, es raudu un visu. Un Zani daudziņi nāk iekšā, Helēnīte nāk iekšā, es tekstu, Edgars,
Знаешь, kas tu gribi teikt, ka I love you. Kā tu vari tajā brīdī nerēkt? Viss aiziet tā kā gardēts kniknu. Viens lasītājs jautā, kāda ir mīļākā dziesma pašizpildījumā? Par nevienu dziesmu nedrīkst teikt, ka tā ir mīļākā. Tas ir tāpat kā, ja saviem bērniem teikt, ka tas bērns man ir mīļāks vai tas ir nemīļāks. Visas dziesmas ir dziesmas, un visas viņas ir radušās, un tu viņas esi taisījis un radījis, un tāpēc viņas visas ir mīļas. Bet kā parasti man prasa, kāda ir tā mīļākā dziesma? Saku, tā, ko es pēdējo sarakstu. Tā ir. Ne? Tā, ko tu pēdējo sarakstu, tā brīdī arī tev ir mīļākā dziesma. Nu, ar laiku jau tā jau kļūst rutīna, protams. Es nespēju iedomāties, piemēram, kā Līga, piemēram, var izturēt visus šitos gadus, piemēram, dziedāt, es skatos vienu to pašu dziesmu, tas ir, jo man jau ir smagi, ka man jāsāk dziedāt sapīties. Tūlīt iebraukšu āuzās, lai apēdīšu mikrofonu. Lidojas lieldienas, vai tu tās atzīmēs? Tā sakarā ar to, ka meža tur, teiksim tā, tuvākais ir meža parks, ja? Tur nav. Tad ir ļoti laba tradīcija 5 vilkos. Viņi katru lieldienu rītu rīko kolektīvo olu krāsošanu. Kad kurš cilvēks var uz 5, tas krodziņš 5 vilkiem stāv ielā. Un tad tur var nākt, un tad ir lielais katls. Un viss nepieciešamais olu krāsošanai, un tad katrs, kas ienāk, var kādu oliņu sataisīt un nokrāsot. Un tā kā, kā pēdējos gadus esmu ieradies uz turieni iet, nevis braukt uz mežu, kā savulaik aizputē dzīvojot 6 no rīta cēlos, gāju uz mežu, lasīt zālītes un visu nāca mājās un krāsoja pēc tam olas, bet tagad arī tur ir labi. Es kādreiz meklējis olas paslēptas? Nē, es neesmu tik jauns. Jo, kad es biju maziņš, tad vēl tādas lieldienas vispār īpaši neatzīmēju un nebija tāda amerikāņu tradīcija slēpt kaut kur sētā olas. Bet krāsojāt vienalga. Bija viens tāds jautājums, vai ir iespējams ar tevi sakontaktēties un uzdot kaut kādas vēl atbildības pajautājumus? Bet, protams. Mans menedžments strādā, mājaslapa strādā. Mājaslapā ir sadaļa fórums, kur tu vari iet iekšā un uzdot jebkuram no grupas dalībniekiem kādu savu jautājumu. Tā kā tur nav problēmas. Tā kā tur var sakontaktēties ar visiem, ko vien vajag.